Sveiki! Laipni lūgti mūsu jaunajā ziņu rubrikā. Lai jums izdevusies nedēļa un ķeramies pie pirmās ziņas. Pilnīgi nevajadzīgs konflikts Jūrmalā starp pieriebušiem vīriešiem un policistu. Pirms vairāk nekā gada Jūrmalas pludmalē notika diezgan pamatīgs konflikts starp atpūtniekiem un pašvaldības policiju. Konfliktētāji, kā jau noprotams, bija alkohola reibumā, un vārdi, kas raidīti policistu virzienā, bija necenzēti. Kā arī pa starpām viņi policistu virzienā kliedz dažādus draudus krievu valodā, tostarp tādus kā mēs tevi salauzīsim. Ierēbušo veču bravūra un agresija nesodīta nepalika, jo vairāk nekā pēc gada, 16. augustā, vainīgie nemiera cēlāji stājās tiesas priekšā. Negribu tagad izraisīt konflikts starp krieviem un latviešiem, bet te gan nevaru nepiebilst to, ka rupekļi bija izteikti urļiki, jeb krievi ar zemu intelekta līmeni. Neviens gudrs cilvēks neies rupji apsaukāt policistus, kas tikai pilda savu darbu un aizrāda par to pārkāpumiem. Vēl te ir jāpiemina fakts, ka tiesas sēdē bija jāpieaicina pat tulks, jo, redz, viņi visu mūžu dzīvojot Latvijā, nav pat iemācījušies valsts valodu. Kā tad notika pats tiesas process, un vai agresīvie vaļķnieki vismaz tiesas priekšā izdarīto nožēloja? Kā zināms, viens no apsūdzētajiem vainu tiešām atzina un apgalvoja, ka nožēlo izdarīto. Taču otrs gan vainu atzina tikai daļēji, apgalvojot, ka pamats viņa agresijai bija dusmas pret policista rīcību, un ka tādējādi viņš uztraucies par blakus esošā bērna veselību. Interesanti zināt, kā policists ar savu darbu varēja apdraudēt bērna veselību. Kā oficiāla situācija dokumentē Jūrmalas policija, vīrieši uzvedās agresīvi, ar klaju cinismu un bezkaunību, skaļi kliedzot, lietojot necenzētus, cilvēku cieņu aizkarošus vārdus, rupji un aizkaroši vēršoties pret inspektoru. Uzskatu, ka sods ir pamatots un varbūt, ka tas kalpos par mācību arī citiem, kuri pirms ko tādu darīt aizdomāsies, ka ne visu jārisina ar agresiju un nepieklājīgu uzvedību, jo vienmēr iespējams atrast saprātīgāku risinājumu strīdu novēršanai. Tas ir ideāls piemērs tam, kā nevajag darīt. Pirms jūs skatāties tālāk, vēlējos piebilst, ka LVB turpina uzņemt apgriezienus un kļuvuši populārāki kā jebkad. Tieši viņu platformu par savu main kazino izvēlās arvien vairāk influenceru. Jā, tas būs amazing. Tā ir modernākā kazino platforma, kas piedāvā gan pavisam jaunas spēles ar aizraujošiem frīspiniem, gan arī vecās labās spēles kā Book of Ra, Sizzling Hot un daudzas citas. Tikai reģistrējoties caur mūsu partneru linku, jums ir iespēja iegūt 550 bezriska griezienus. Labākais ir tas, ka naudu var izņemt jebkurā brīdī. Reģistrējies, izmanto sniegtos bonusus, links ir aprakstā. Rīgas ielās likumsargi saņēmuši vairākas sūdzības, ka uz ielām darbojās slāvu izcelsmes bruņota skinhedu banda, kura apdraud Bolt kurjerus. Kāpēc tieši slāvu? Nu, par to drīz pastāstīšu. Un nē, viņu mērķis nav vietējie latvieši, jo nacionālais naids starp latviešiem un krieviem par laimi lielos vilcienos izbeidzās jau kaut kad tālajos 2000. gados. Un labi vien, ka tā. Anyway, tā tad ir parādījusies skinhedu banda, kuri ir bruņoti ar ieročiem un apdraud iebraucējus no tādām valstīm kā Indija, Pakistāna un ne tikai. Kā mēs visi labi zinām, tad te katrs otrais Bolt kurjeris ir indiešu izcelsmes. Tieši viņi ir kļuvuši par skinhedu mērķi numur 1. Un tātad pēdējo mēnešu laikā policijā vērsušies vairāk indiešu izcelsmes ēdienu kurjeri, kur apgalvo, ka pret viņiem pielietota fiziska vardarbība, izmantojot ne tikai iekaustīšanu, bet arī pielietojot dažādus ieročus. Viņi, baidoties par savu dzīvību, meklē palīdzību pie varas iestādēm. Kā noskaidrojās, tad uzbrukumi notikuši, jo skinhedu bandas uzskatos Latvijā esot jādzīvo tikai baltajiem. Tipiska rasistu ideoloģija. Cietušo kurjeru iesniegumu vainagojās ar reālu policijas rīcību. Tātad, balstoties uz rakstā teikto, netik sen valsts policija kopā ar specvienībām arestēja 6 skinhedu grupu, no kuriem 2 tika piemērots apcietinājums. Bet tas vēl nav viss. Pārmeklējot viņu dzīves vietas, tika atrasts Krievijas impērijas karogs ar uzrakstu krievu valodā. Mēs esam krievi, ar mums ir dievs. Kā izrādījās, aizturētie skinheadi ir krievu ultranacionālisti, jeb vienkāršiem vārdiem sakot, nacisti. Pastāv iespēja, ka šai slāvu izcelsmes nacisti, pie kuriem atrast ne tikai ieroči, bet arī dažādi slāvu nacistu simbolika, varētu būt aktīvi Krievijas agresijas pret Ukrainu atbalstītāji. Taču šobrīd viņu nežēlistībā krituši tieši melnīksnējas ādas krāsas kurjeri.
Nokomentējiet situāciju un uzrakstiet komentāros, vai šāda ekstrēma un likumus pārkāpoša darbība var vismaz kaut kā pozitīvi ietekmēt mūsu sabiedrību. Vismaz cik es zinu, tad indieši ir samērā mierīgi un vietējie publikai nepāršās virsū ar saviem uzskatiem, reliģiju un agresiju. To gan grūti teikt par atsevišķiem citas reliģijas pārstāvjiem, bet to gan šajā gadījumā es neminēšu, lai nesnāktu kaut kādas domstarpības un rasu naidu kurināšana. Kas ir skinheadi? Tā ir tāda kā subkultūra, kas iedalās vairākos virzienos. Viņu pielūgsmes objekts un garīgais līderis ir Ādolfs Hitlers. Ja jūs jautāsiet man, tad es uzskatu, ka mūsdienu rietumu sabiedrībā nav vietas tādai diskriminācijai un vardarbībai uz rasu pamata. Un uzskatu, ka tai vajadzēja palikt tālajā 1945. gadā un sabrukt kopā ar nacistisko Vāciju. Uzbrukt kādam un nodarīt fiziskus miesas bojājumus tikai tāpēc, ka viņam ir savādāk ādas krāsa, šķiet ļoti zemiski, tumsonīgi. 21. gadsimtā nekam tādam vairs notikt nevajadzētu. Kā jau minēju, 2 skinheadiem tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu, uzsākot kriminālu procesu par darbībām, kas vērstas uz rasu naida un nesaticības izraisīšanu. Pie tam vēl tas viss ir izdarīts organizētā grupā, kas viņu vainu tikai pastiprina. Viņiem draud pat brīvības atņemšana līdz 10 gadiem un probācijas uzraudzība. Noslēdzošajā gadījumā tas ir par kādu bezvēsts pazudušu jaunieti, meiteni. Kā ziņo masu mēdīji, viņa pārcēlusies no dzīvesvietas Rīgā, Jasmuģas ielā, uz kādu nezināmu vietu, kā arī nav devusi vecākiem nekādu ziņu par savu prombūtni. Tagad jau ir augusta beigas, bet viņa pazuda pašā vasaras sākumā, jūnijā. Jaunieši šādā vecumā mēdz pamest savus mājas, jo bieži vien rodas domstarpības ar vecākiem. Līdz ar to, lai parādītu savu dumpinieciskumu, viņi aizbēg no mājām un dzīvo ar sev tīkamu kompāniju vai arī kādu draugu un jūtas tur brīvi, drīkst darīt, ko viņi vēlas, tusēt un neuztraukties par pārmetumiem un nervu čakarēšanu. Kā no raksta noprotams, meitnē bija ne tikai piercingi, bet arī tetuvējumi, kas norāda vien uz to, ka viņai patīk alternatīvs stils. Tas gan neko daudz, protams, neizsaka. Tomēr pēc tā var spriest, ka viņai varētu patikt labi atpūsties, tusēt un iespējams ielietot kādas atļautas un varbūt pat netik atļautas apreibinošās vielas. Tomēr tā ir tikai mana versija. Taču, kā vienmēr atzīst glābēji, arī šķietami mazas pakāpes trauksmes gadījumos pie cilvēku bezvēsts pazušanas vienmēr jārēķinās arī ar to sliktāko variantu. Taču ļoti jācer, ka tas nebūs konkrētais gadījums. Un ja varbūt, Kirilī, tu skaties mūsu video, lūdzu vismaz uzvani saviem vecākiem, lai viņi tā neuztraucās. Lai apstiprinātu savu iepriekš pausto viedokli, ka jaunieši tādā vecumā bieži mēdz ne tikai aizbēgt no mājām, bet arī aiztusēties un neziņot par to saviem vecākiem, kas gan var notikt ne tikai spītības dēļ, bet arī, piemēram, pārlieku liela alkohola patēriņa rezultātā. Tā tas, piemēram, gadījās ar nepilngadīgo puisi Danielu Niku Hveženko, kurš tika izsludināts meklēšanā, palīgā piesaistot arī masu mēdījus. Tomēr par laimi viņš ātri vien tika atrasts. Kā jums patika jaunā ziņu rubrika? Un vai vēlaties, lai tādu veidojam un turpinam pilnveidot arī turpmāk? Rakstat komentāros. Visu labu!